Tātad otrais video kurs, un es pēc iespējas ātrāk un kvalitīvāk centīšos pastāstīt, ko tad priekš sevis es esmu atklājis internetā. Diemžēl jāsaka, kad interneta saits, kurā esmu reģistrējies un sācis pelnīt naudu, diemžēl tas nav latviešu valodā, bet gan angļu valodā, bet šeit viss ir tik vienkārši, kad dikti lielas angļu valodas zināšanas jums nebūs nepieciešamas. Es domāju, ar pamatzināšanām pietiks, bet ja nē, tad es centīšos pēc iespējas labāk visu pastāstīt. Labi, ko piedāvā šī sistēma? Es jau pieminēju $10, ja? Pie reģistrēšanas jāapmaksā $10 caur vai no AlertPay vai PayPal. Par PayPal mēs runāsim ļoti daudz, bet par AlertPay es jums neko nepastāstīšu, tāpēc, kad pieredzes man strādājot ar šo maksājumu sistēmu nav. Es domāju, AlertPay ir tikpat droša kā PayPal, bet es jau teicu, kad strādājis ar viņu neesmu, nekādas pieredzes man nav. Tātad, par $10 tie, kuri orientējas web saitos, viņi piedāvā arī 500 megabaita hostings, tā saucamais vieta jūsu weblapai, bet es domāju, tas būs aktuāli tikai tiem, kuri kaut ko saprot no saitiem un tā tālāk. Tātad matrica 5x6 saucas, jā, un kā tad viņa strādā? Par 5 pakāpieniem tā saucamiem jūs saņemsiet $1 par cilvēku, kad noslēdzas 5. level, 5. pakāpiens, jūs gala rezultātā mēnesī saņemat $3125, bet jau par 6. mēs redzam, kad $2 par cilvēku, un gala rezultātā noslēdzot 6. pakāpi, iespējamais ienākums ir $35,155 mēnesī. Tas ir pie nosacījuma iemaksājot katru mēnesi $10. Reiz teikšu, kad pie reģistrācijas, kad jūs apmaksājat tos $10, automātiski tiek noslēgts līgums, lai jūs katru mēnesi neskrietu un nemaksātu tos $10. Katru mēnesi tajā dienā, kad jūs esat reģistrējies, no jums atskaita tos $10. Līdz ar to tas darīts, lai cilvēkiem būtu ērtāk, lai viņi tik redzētu, kā tad aug viņu ienākumi. Un vēlreiz nedaudz par to matricu, tātad tas esmu es, 5 cilvēki mani uzaicinātie. Es domāju, jūs saprotiet, kad katram cilvēkam piereģistrētajam atsevišķi veidojas sava matrica, viņa uzaicinātie cilvēki ir gan viņa matricā, gan arī manā. Tādēļ aug gan viņa, gan mana matrica, ja? Es domāju, tas ir daudz maz skaidrs. Tātad peļņu gūstu, teiksim, no šiem te vai no šiem te gan viņš, gan es. Tāpēc, viss ir dikti vienkārši un saprotami, ja? Tātad reģistrācija, ja? Reģistrējot kontu, create account spiežam un aizpildam soli pa solim visu. Es domāju, kad jūs spiedīsiet kontu, šeit būs augšā parādīs tā uzaicinātāja, tā saucamais lietotāja vārds, ja? Es domāju, tajā gadījumā jums nevajadzēs šeit neko aizpildīt nevajadzēs, ja? Tātad first name vārds, last name uzvārds, address 1 jūsu adrese, city, teiksim, Rīga, state Vidzeme, country United States mums nevajag, mums vajag Latvija, zip code tas ir pasta kods, tas ir LV, teiksim, 1005, payment preference, liekam, atzīmējam PayPal un zemāk username, lietotāja vārds, password parole, nākamais apstiprināt paroli, email address, e-pasta adrese, PayPal email, ja jums jau ir PayPal, jūs esat reģistrējies, varat atzīmēt jūsu PayPal e-pasta adresi, ja,
Tā būs, domāju, līdzīgi kā šeit. Tā, un te vajadzētu būt automātiski visam aizpildītam, un $10 būs jāmaksā, un šeit arī norādam PayPal un akceptējam noteikumus. Saiti noteikums nav obligāti lasīt, un, kad nospiežam pogu Submit, automātiski pāradresējas uz PayPal un būs jāapmaksā. Kādā veidā tad apmaksājam? Viss būs ļoti vienkārši, būs jāievada sava e-pasta adrese, un jau PayPal sistēmā jūs ievadat savu e-pasta adresi un paroli, tad apstiprinam, ka mēs gribam apmaksāt šos $10, spiežam apmaksāt un gatavs. Bet par to arī nedaudz vēlāk. Tātad, kā izskatās sistēma un kādā veidā jūs aicināt savus draugus, paziņas un tā tālāk savā matricā. Ieejam, teiksim, savā kontā. Spiežam login. Un viss ļoti vienkārši. Tas ir manas draudzenes konts, jaunizveidotais pāris dienas atpakaļ, ja? Un redzam, ka Total Commissions pagaidām nekā nav, vēl uzaicinātāju nav, jo es aizņēmu datoru, lai pastāstītu par to visu jums galu galā, un ar kādā veidā tad uzaicinām draugus, teiksim, tie es atkārtošos, kuri saprot no interneta, teiksim, mārketinga un kā tad darbojas interneta reklāma un tā tālāk. Viss ir šeit, ja? Affiliate tools. Es domāju, arī sapratīs angļu valodas. Te vajag minimums. Un, ja gribam samainīt paroli, spiežam šeit. Jūsu matrica šeit. Konta detaļas visas šeit. Un ar ko tad mēs uzaicinām? Galvenais, lūk, ir šis te. Pašā augšā. Zem vārdu, uzvārdu, ja? Un ar šo te tā teikt, saiti vai adresi, teiksim, rakstot draugiem LV savam draugam ziņu, pievienojam šo adresi, pievienojam arī manas adreses, mana interneta saita adresi, lai cilvēks varētu izlasīt informāciju, apskatīties videokursus un saprast, vai viņam tas ir vajadzīgs vai ne, un pievienotos vai nepievienotos, bet uzreiz silti iesaku tiem, kuri strādā ar sistēmu PayPal, kuriem ir pieredze, pat nekavējoties uzsākt šo sistēmu, jo peļņas iespējas ļoti lielas, naudas pelnīšanas, ja, nu, praktiski neko nedarot. Protams, uzaicināt 5 cilvēkus nav viss, es iesaku strādāt tālāk, meklēt cilvēkus vienkārši aizsūtot šos ielūgumus vai nu uz ārzemēm saviem paziņām, vai vienalga, es domāju, cilvēks sapratīs, ka, nu, peļņas avots ļoti liels. Šeit vēl informācija angļu valodā, šeit viņu piedāvājumi, tas pats web hostings ar 500 megabaitiem, jā, var arī forumus taisīt un tā tālāk. Nu, es šeit neesmu iedziļinājies, tāpēc tā. Nu, es domāju, pagaidām viss, izējam, teiksim, no konta. Daudz maz būs skaidrs, kā tad viss veidojas, kā viss strādā, bet es domāju, ar laiku taisīšu vēl video kursus, atbildēšu uz jūsu jautājumiem manā interneta saitā. Tāpēc laipni lūdzam, un es ceru uz jūsu atsaucību, ka jūs arī rakstīsiet par savām reģistrēšanās problēmām, kā savu darba problēmām, bet, nu, īstenībā šeit ir 2 stundu darbs un viss, un nekā, ja jums vēl nav, un ja jums nav PayPal sistēma reģistrēta, tad, nu, tās ir 2 stundas, ja ir PayPal sistēma reģistrēta, tas ir vēl ātrāk. Tāpēc, nu, pagaidām viss, ja, tiekamies jau PayPal reģistrācijas video kursā. Pagaidām, paldies!